Es tev varu atbildēt, zinu tavu jautājumu. Es zinu, ko tu man prasīsi, atbildēšu, neuzdod jautājumu. Kāda ir kompresija? Kam? Kompresoru. Pastāstīsi, cik ilgi tev jau ir savs autoservis un cik ilgi vispār tu esi šajā nozarē? Nozarē es esmu kopš 2004. 2005. gada, bet autoservis savējais jau ir 9 gadus. Kas tavā darba ikdienā tev sagādā prieku? Kas ir tas, dēļ kā tu nāc no rīta celies un saki, ka jā, būs laba diena? Nu, vienmēr jau tā diena nebūs laba, bet vispār tas nav konveijera darbs. Katru dienu ir kaut kas jauns. Katru dienu kādai mašīnai ir savādāka problēma, kaut ko jaunu uzzina, tāpat tās mācies, jā. Klau, zināms, ka tavs autoservis piedāvā arī auto krāsošanu. Cik bieži klients izvēlas pārkrāsot visu auto? Klienti vēlās diezgan bieži, bet mēs tā kā vairāk mēģinām atrunāt no tā, jo klientam liekas, ka, ja tur ir kaut kāds skrāpējums tur vienā, otrā vietā, kad uzreiz vajag visu pārkrāsot. No tā nebūtu nav. Var tās vietas lokāli labot, krāsot, un līdz ar to nav nepieciešams. Mums jau negrib mainīt toni mašīnai. Ja pilna auto pārkrāsošana nav populārākais, tad kas būtu tas top 3, ko cilvēki izvēlās nokrāsot mašīnai? Nu, vairāk tie būs bumperi, jo tie visbiežāk mums cieši sevišķi uz apmalēm, kaut kāds plaisas, tad remontiņš un krāsošana bumperim. Nākamā lieta mums viennozīmīgi būs sliekšņu un aizmugurējās arkas spārni, jo tie, diemžēl, korodē. Pēc metināšanas mēs dabojam viņus krāsot, tāpēc tie būs tādi vispopulārākie. Tu kā profesionāls, ko tu ieteiktu cilvēkiem, lai ilgāk saglabātu auto virsbūves krāsojumu? Es sākšu ar to, ka pirmkārt es neieteikšu noteikti braukt automazgātuvēs, kur ir birstes, tas ir numur 1, jo ilgtermiņā uz viņām braucot mēs dabūsim mazā švīks ļoti daudz. Noteikti nevajag mazgāt viņu dārzā kaut vai jaunu foršu švamīti un tā tālāk. Tur būs 100 punkti iekšā putekļi un smiltis, un arī mēs veidojam to švāmi abrazīvu un tādā veidā bojājam auto krāsojumu. Ja ir iespēja, ideālais variants uzklāt automobīlim keramiku virsū. Tas noteikti pasargās ilgāk jūsu auto krāsojumu. Ok, esmu nolēmis iegādāties automašīnu. Vizuāli viņi izskatās ļoti labi, bet vai ir iespējams noteikt kaut kāds defekts virsbūvē, vai tur ir špaktele, vai tur ir sista, vai ir kaut kādas tur slēpti defekti virsbūvei, bet visticamāk es pats pastāstīšu, tāpēc, kad es māku strādāt ar krāsas biezumu mērāmo, un nevienam neiesaku pirkt tādu mašīnu, ja tur ir ļoti daudz defektu virsbūvei, špakteli, kaut kas tāds, visticamāk viņš slēpti defekti, tāpēc nepērka tādu mašīnu, un brauc pie mums pārbaudīt, mēs atrodamies Krustbaznīcas ielā 12C, GT Garage.